Neviens pat nenojauš, ka te katrā šķūnītī kaut kāds Macintosh top vai lidmašīna vai automašīna vai varbūt pat kaut kāds kosmosa kuģis. Mums kaut kā ir liels potenciāls izgudrot, bet kaut kādu to biznesa ķērienu vēl vajadzētu noķert. Šis projekts, tas ir šovs? Tas nav šovs. Tas nav šovs? Vai tu gribi dejot? Es varu dejot, Tas ir starpmediju projekts Misija Latvijas, kur būs vairāk dažādi audiovizuāli stāsti, kas katrs veltīts kādai nozarei, kurā pasaule var uzgavilēt Latvijai. Liktenis piespēlēja iespēju iepazīties ar tevi. Tu esi dzimusi, augusi Austrālijā. Tieši šis skatu punkts man šķiet ārkārtīgi būtisks. Kas pamudināja tevi šādam solim? Man sirdī vienmēr ir bijusi tāda sajūta, ka es esmu latviete. Bet to Latvijas skaistumu izglītību tu ieguvi Austrālijā. Tā ir tā izglītība, kas nāca no mūsu vecstāviem un vecmāmiņām, jo viņi aizbrauca kā trimdas latvieši un iesāka visu tās te nometnes. Izklausās arī, ka mēs kaut ko varam, tie, kas šeit ir bāzējušies, vismaz kaut ko sasmeltīs no jums. Mums ir kas vieno, varbūt mēs dažreiz aizmirstam to. Man šķiet, ka ir pēdējais brīdis ķerties pie tā, ka daudzināt to, ko mēs varam. Ne tikai bakstīt un strostēt un ierobežot un vaidēt, bet izgaismot to, kas ir mūsu spēks. Labdien, Ilze! Paldies! Nē. Jā, labdien! Lūdzu! Labdien, Ilze! Labdien! Mēs te esam Jāņa Akuratera muzejā pašlaik. Mēs sēžam, filmējam podcastu par Misija Latvijas jauno projektu. Vai tu lūdzu vari paskaidrot vairāk par Misija projektu? Misija Latvijas projektu. Šim jau ir patiesībā senāks saknes, šis ir turpinājums kādam citam projektam par latviešu devumu pasaulē. Bija projekts Latvijas paralēlās pasaules, un šis ir turpinājums, kurā mēs vēl vairāk uzspiežam pa tām latvieša varēšanas pogām un atrodam visu to jaudīgāko, ko vien var atrast gan vēsturē, gan tagadnē, gan potenciāli nākotnē, ko mēs esam spējīgi izdarīt un dot pasaulē. Un mazāk pat interesēties, ko pasaule var dot mums, jo, lai viņi turās, latvieši nāk, lai pasaule turās. Mums ir tas spēks latviešiem, tiešām ir, un tās nozares, kurās mēs iesaistīsimies šajā te Misija Latvijas projekts, ir 8 tādas nozares. Jā, man liekas, tas ir ļoti interesanti, jo mēs dabūsim tādu kumosiņu no visādām nozarēm. Patiesībā to nozaru, ko pētīt, varētu būt daudz vairāk, jo ejot caur patentu valdes oficiāliem sarakstiem, ko ir globālā mērogā patentējuši un kur bijuši iesaistīti latvieši, patiesību sakot, mazliet pat mulsums uznāk no tā, cik maz mēs par to zinām un cik pasaule būtu citādāka, ja nebūtu šo jaudīgo prātu, kuri ir iesaistījušies gan ķīmijas, gan bioķīmijas, gan interneta, datorikas, ģeoloģijas, astronomijas, dažāda veida dizaina, aviācijas, autobūves un kādās tik nozarēs. Principā tas tematu loks noteikti neapstātos pie 8, jo bija pārpat 30, tādus, ko gribētos rakt un vilkt ārā un rādīt gan mums, gan citiem mūsu līdzpilsoņiem un interesantiem, tomēr parādīt, uz ko mēs esam spējīgi. Man šķiet, ka ir pēdējais brīdis ķerties pie tā, ka daudzināt to, ko mēs varam, ne tikai bakstīt un strostēt un ierobežot un vaidēt, bet izgaismot to,
kas ir mūsu spēks, jo tas tomēr palīdz, ja tev parāda gan blakus esošo cilvēku varēšanu, gan tava paša varēšanai, ja pievērš vairāk uzmanību nekā trūkumiem, tad tu esi spējīgāks kaut kā veidot kvalitatīvu un jēdzīgu dzīvi. Par to, ka šis ir projekta atvesinājums, jau esošā projekta kvalitatīvi cita līmeņa turpinājums, un tāpēc vajadzēja arī kaut kā atšķirīgu skatu punktu un leņķi. Un lūk, liktenis piespēlēja iespēju iepazīties ar tevi. Tas bija principā negadījums, bet dziesmu svētku brīnums. Tad jau kuros dziesmu svētkus pēc kārtas man rodas iespēja iepazīties ar tiešām izšķirīgi jaukiem un svarīgiem cilvēkiem. Un lūk, tu izrādās tikko, pāris nedēļas pirms dziesmu svētkiem atbraukusi dzīvot uz Latviju, uz palikšanu. Un tieši šis skatu punkts man šķiet ārkārtīgi būtisks projektā Misija Latvijas skats no malas. Tu esi dzimusi Austrālijā, mācījusies Nīderlandē, principā pat mazliet pārsteidzoši kaut kādā ziņā, ka tā tava izvēle ir tik apņēmības pilna. Brauka dzīvot šeit, izstāsti lūdzu, kas pamudināja tevi šādam solim, kas, protams, mums rada prieku. Jā, es tiešām esmu latviete. Es esmu uzaugusi Austrālijā un studējusi Nīderlandē, bet man sirdī vienmēr ir bijusi tāda sajūta, ka es esmu latviete. Un ka man ir kaut kāds pienākums. Es esmu mācījusies par Latvijas vēsturi jau latviešu mazajā skolā, kad tas bija pamatskolā. Un tad arī Annas Iedars vasaras vidusskolā, kas ir 2 nedēļas tāda latviešu skola priekš vidusskolniekiem. Un tur mēs mācāmies ļoti daudz par Latviju. Un mēs sajūtam to īsto latviešu garu, ka mēs esam 2 nedēļas kopā ar draugiem. Mēs tur mācāmies par latviešu dejām, par latviešu dziesmām un vienkārši tādu kolosālu pieredzi. Un tad es vienmēr zināju, ka es gribēju Nīderlandē studēt, un tad es tur arī aizbraucu, un tad man bija tā eiropiskā pieredze. Un tad es aizbraucu atpakaļ uz Austrāliju dēļ Covida, bet es vienmēr gribēju atgriezties tajā Latvijā. Un tad pēc 3 gadiem, dzīvojot Austrālijā, es vairs nevarēju, es biju apsēsta par Latviju, es domāju par Latviju kaut kur 20 reizes dienā. Tas bija, es vienkārši biju apsēsta. Es domāju, katrs koks, katrs ozols vai ko es redzēju, Adlaides, tajos skaistajos kalnos, es domāju, es gribu būt Eiropā, es gribu būt Latvijā. Tas man vienkārši vilka. Un tā bija tāda tik liela tāda sajūta, ka es nevarēju to vienkārši aprimt. Es nevarēju viņu nobāzt kaut kur, jo es domāju, man varbūt karjera jāiesāk Austrālijā. Bet nē, es nevarēju, jo vairāk es mēģināju apspiest to izjūtu, ka man te ir jābūt, jo nelaimīgāk es arī paliku, un jo es nedarīju, ko man sirds tiešām man teica. Un te es esmu, un kad ka mums bija tā sapulce kopā ar tevi, un ka tev tiešām tā pati misija bija sirdī, ka mums ir jābrauc un jārunā ar daudziem foršiem latviešiem citās nozarēs un jāizprot, ko nozīmē būt latvietim. Tas tiešām bija tas pats ceļš, ko es arī mēģinu te darīt Latvijā. Tā kā, paldies tev un paldies tavai šim te projektam un tavai iekšējai arī misijai, ka mums ir sanācis kopā tā iespēja, ka mēs varam abas ar komandu saprast un mēģināt iedvesmot Latviju, jo tā izglītība, ko es dabūju no Latvijas, ir tik skaista
Un es vēlu, ka citi arī saredz to skaistumu Latvijai. Bet to Latvijas skaistumu izglītību tu ieguvi Austrālijā. Principā kaut kādā ziņā visdrīzāk tā bija pasaciņa. Nē. Nebija, tā, mēs visi sakam, tā ir tā izglītība, kas nāca no mūsu vecstāviem un vecmāmiņām. Jo viņi aizbrauca kā trimdas latvieši un iesāka visas tās te nometnes. Un tas bija tādā laikā, tas bija, kad karš bija iesācies, viņi aizbrauca, kad beidza tas karš, mana vecmāmiņa atbrauca uz Austrāliju un viņa, viņa bija jauna, viņai bija 11 gadi, kad viņa aizbrauca no Latvijas, un viņa Vācijā palika uz kādu brītiņu, bet, viņa jau arī, viņa sajūta to latviešu garu, kad viņai bija 11, un tas ir, ko viņa iedeva Austrālijai un trimdas sabiedrībām, ka varbūt nebija pārāk tā realitāte nebija iestājusies, ka tās domas un tās idejas par Latviju tur bija, tās dziesmas, tās dejas un tas viss. Mēs sekojām līdzi Latvijas politiskajiem virzieniem tajā gadu laikā, un viņi pielāgoja mūsu izglītību, lai mēs saspartos un palīdzētu Latvijai iegūt to brīvību. Jā. Tā skola, tas viss bija papildus pamatskolai, pamatmācībām, tad vēl latviskumu un latviešu vērtības iepazināt. Jūs daudz bijāt Austrālijā tajā skolā latviešu? Sākums skolā, tajā latviešu skolā sestdienās, man tur nebija pārāk daudz, tur bija varbūt 8 līdz 10 maziem bērniņiem. Jā, tur katru sestdienu tas man bija, laikam, man bija arī sports, vispār, man bija tas schedule ļoti, ļoti pilns, ļoti pilns, un es vispār, man ir prieks, ka mana mamma mani tur veda, man tiešām ir prieks. Bet tajā vasaras vidusskolā tur vispār daudz cilvēku, tā kā šogad laikam bija 60 skolēni, jo tas ir, vidusskolas vecumā, tas ir no 8. līdz 12. klasē. Jā, daudzi. Tā kā tur ir daudz tie latvieši. Jaunie. Izklausās arī, ka mēs kaut ko varam, tie, kas šeit ir bāzējušies, vismaz kaut ko sasmeltīs no jums, tās alkas pēc, tā latviskās dzīves ziņas, jo ikdienas skrējienā dažkārt tā aizmirstās. Bieži vien to, kas ir tieši apkārt, ir grūtāk mīlēt nekā kaut kādu mistisku sapni. Tāpēc, cik labi, ka kāds atbrauc un parāda, kas jums te ir. Paklau, ko tu Nīderlandē studēji, lai saprastu apmēram, kas ir tās galvenās intereses? Es studēju vides zinātni. Tātad man vienmēr ir bijusi cieša saite ar dabu. Un, kad es 12. klasē iemācījos par acid rain, es domāju, kas te notiek? Kāpēc mums ir acid rain? Un tas bija mans pirmais tāds solis un tāda vaļā manas acis, ar vaļā acīm es sapratu, kaut kas te notiek, kaut kas dabai notiek, un mums ir jādara kaut kas labai viņai. Un, viss tā ilgspējīgā enerģija un atkritumu apsaimniekošana ir ļoti būtiski pašlaik, jo mēs tiešām augam kā cilvēki. Mūsu numuri ļoti aug un mums ir mūsu vajadzības ir jānotur. Jānobremzē. Cik ir pāri pa 8 miljardi? Gandrīz 9, 8,5. Un tas pieaugums ir kaut kāds neprātīgi ātrs, un ja katram visu laiku kaut ko vajag. Jā,
Man tiešām liekas, ka mums ir jādomā vairāk tā kā lokāli, kas mums ir apkārt un kā mēs varam izdzīvot ar kas mums ir apkārt, nevis transportēt visu no vienas pasaules malas uz otru. Tiešām. Un jā, vienkārši, es studēju to, jo es zināju, ka tas ir būtisks jautājums par mūsu izdzīvošanu šīs pasaules. Un, jā, jo ja kāds nedomās par to, kurš domās par to? Jā, redzi, visu kaut ko jau mēs jau ar sevi varētu tik galā tie latvieši sēžot uz vēstures lauriem. Lūk, akurāt, manuprāt, skaistākā iespējams māja Rīgā, kur ir akurātera muzejs, akurāteram paldies, protams, par iedvesmošanu radīt šo valsti, bet arī to radīt tā ar pietāti pret dabu, pret vidi. Visas tās koka detaļas, koka interjeri, skaisti. Tas, kas mums ir skaisti. Un mūsdienās arī, jā, lūk. Latviešu dizains tur, šur un tur. Principā mēs būtu gatavi izdzīvot ar to, ko paši varam izveidot, tikai vajag ieraudzīt, novērtēt un apzināti pieņemt tādu lēmumu, ka mēs novērtējam tieši to, ko šeit var izveidot savām rokām, saviem prātiem. Kā tu domā, kas ir tas Latvijas virziens? Kur tu gribētu, gribētos, lai mēs esam labklājīga valsts, ka mēs labi dzīvojam, nevis vienkārši kokos sēžam un graužam sēnes. Tas, protams, būtu ļoti ekoloģiski un jauki, bet varbūt tomēr, ja tā laikmetīgāk un arī. Jā. Es gribēju pieminēt vispār, jo mums te Latvijā mēs varam ēst mūsu garšīgos tomātus, kabačus, gurķus, mēs te visu to ēdienu arī audzējam. Un ka tas, Austrālijā tas ir nedabiski tādus augļus audzēt, un te ir tik daudz garšīgāki viņi. Un man liekas, tas ir tik brīnišķīgi, ka mēs vēl varam audzināt mūsu pašus tomātus. Man liekas, ka tas ir, mums ir noteikti, jāsaglabā mūsu lauksaimniecība te Latvijā. Tas ir viens punkts, ko es varu pateikt. Bet tie tomāti jau nav ļoti mūsu, tu zini, vai ne? Ko? ir taču Latvija, tas tās mazās šiltītes. Ieceļotāji tomēr dzimtene jau ir citur. Ko? Amerikas kontinents, kā šeit esot, principā šeit, ja mēs neko nedarītu, būtu tikai sēnes un skābenes, to mēs uzzinājām aizvakar Sēlijā. Jā. Tiešām! Wow! Zivis un medījumi. Tad kabači? Tādā ziņā, arī, diemžēl, nav tā, ka mēs esam pavisam vienkārši no laika gala bijusi paradīze. Kaut kas ir, kaut kāda roka mazliet tam arī jāpieliek. Un kā tu domā, tehnoloģiju sakarā? Man jau šķiet, ka tehnoloģijas ļoti palīdzētu šobrīd saglabāt vidi, jo diezgan daudz varam atbrīvot dabas resursu izmantojumu, intensitāti mazināt un vienkārši virzīties pavisam kaut kur citur, cienot un kopjot, saglabājot dabu, bet tomēr vairāk to bez tā biznesa, bez tās izaugsmes jau arī nekā tiešām nebūs labi, ja mēs neko. Droši vien ir daudz nozars, kur tehnoloģija ļoti, ļoti iespaido to efficiency, kā darbs var darboties. Noteikti tehnoloģijai jābūt lielāk, jāiegūda lielāku laiku tehnoloģijai dabas aizsardzībā. Noteikti, jo tur daudz tā kā monitoringi notiek ar cilvēku. Un tad tas laiks paiet un tu domā, cik te ir tie meži, cik mēs ilgi varēsim paši mērīt to visu. Bet tad, ja mēs lietojam kaut kādus dronus vai
uztaisīt tādu point map of the forest rather than just measuring it all. Tad tas ir ļoti labs veids, kā lietot to tehnoloģiju, bet man arī liekas, ka tas tehnoloģijas advancement ir ļoti ātrs arī, un ka mums ir jābūt kontrolētam, un mums ir noteikti jānošpraust tās robežas, kur mēs iesim un kur mēs neiesim. Bet ļoti jauki tu pateici, ka tās tehnoloģijas mums palīdz patiesībā arī novērot un ieraudzīt to dabas vērtību no citas skatu punktu un arī sargāt un saglabāšanu, un tad tie droni ir tas, kur, starp citu, latvieši arī ir ļoti būtisku artavu ielikuši, lai tie taptu, un dažādi lidaparāti, tas būtu arī tas, ko ir interesanti izpētīt. Domāju, ka projekts tomēr nebūs tikai par vides jautājumiem, bet drīzāk tiešām arī tāds, kas veidos sajūtu par to, kā mēs varam veidot savas valsts un savu cilvēku dzīvi labāku, sadarbojoties un ieraugot potenciālu, ieraugot to, ko mēs varam pasaulē dot. Nevis gaidīt visu laiku, lai mums dod, bet gluži pretēji, gluži otrādāk. Un nevis bakstīt, ko tu nevari. Tādu lietu, tādu projektu mums pietiek. Bet tieši izcelt, ko varam, un tad ir interesanti vērot arī tās sfēras, kas man ir, piemēram, pilnīgi svešas un pilnīgs kosmos. Es pieļauju, varbūt kāda no tām tev arī būs interesanti uzzināt kaut ko par autobūvi. Par autobūvi, par datorspēļu industriju. Vai tu zini, ka latviešu datorspēļu veidotāji tā joka pēc savā brīvajā laikā ir uztaisījuši kulta datorspēli, ko visi guru spēļu kaut kādi monstri dievina un ceļ godā kā viena no labākajām spēlēm kādiem, kad tā ir spēle, ko cilvēki šitā te spēlē ar saviem pirkstiņiem. Spēlējusi, vajadzēs aiziet pie brāļiem kļaviņiem, lai parāda, kā jāspēlē. Tā ir detektīvu spēle, un tur ir The Guardian pirmajās lapās tehnoloģiju sasniegumu aprakstos bijušas, un man šķiet, tas ir tik forši, ka pie mums neviens pat nenojauš, ka te katrā šķūnītī patiesībā kaut kāds Macintosh top vai lidmašīna vai automašīna vai varbūt pat kaut kāds kosmosa kuģis jau top, un tos tad mēs varētu meklēt un atrast. Skatīties zem tepiķi, kas te notiek, tajos šķūņos. Man šķiet, tas ir tik labi. Tas nozīmē, ka cilvēkiem šeit ir intereses papildus tam, ko viņi varbūt dara kā maizes darbu. Tas pārsvarā tās visi jaudīgākās lietas kaut kā pat top nevis vismaz šeit, vismaz tā, ko papēt, nevis mērķtiecīgi, vēsturiski šobrīd gan jau ir citādāk, bet ir arī, kas tapušas tāpēc, ka cilvēks nevar citādāk kā tikai to darīt, tas kā tev ar atbraukšanu uz Latviju un šeit iesaistīties un palīdzēt tā piemēram, Krastiņš nekā citādi nevarēja kā vien uzbūvēt automašīnu un patentēt vēl pirms Henrija Forda. Vai tas nav skaisti? Biznesa nesenāca. Varbūt tas ir tas, kur mums mazliet ir jāauga vēl, ka mums kaut kā ir liels potenciāls izgudrot, radīt, pētīt lietas, bet kaut kādu to biznesa ķērienu vēl vajadzētu noķert. To tālāko ceļu. Jā, bet es ceru, ka ar šito Misija Latvietes šovu, jo mēs brauksim apkārt pasaulē, mēs arī veidosim starptautiskās saites ar piemēram, Ameriku, un tad Amerikas jaunieši varēs skatīties šito šovu, Amerikas latviešu jaunieši varēs skatīties šo
šovu un varēs saskatīt iespējas, kas te ir Latvijā, un cerēsim, ka varēs arī atbraukt te un lietot šīs iespējas, un ka mūsu valsts tiks iekrāmēta ar daudz spožām, gaišām galvām, un ka varbūt par to biznesu tad varēs tick that box, ka mums būs cilvēki arī no ārvalstīm. Protams, ka te Latvijā arī ir ļoti inteliģenti cilvēki. Ko tu domā par to, ka jaunieši brauc studēt uz ārzemēm? Kā tu domā, tas ir labi vai labāk jau, lai visi šeit to tīro latvisko izglītību tikai gūst? Man liekas, ka tā izglītība, ko tu saņem te vidusskolā, ir ļoti, ļoti augsts līmenis vispār. Un visām tām grāmatām, ko jālasa, un matemātikas līmenis ir ļoti, ļoti augsts. Es to pati varu pateikt, jo, kad es aizbraucu uz Austrāliju, es tas nostudēju, nomācījos no 1. līdz 3. klasē. Kad es aizbraucu atpakaļ uz Austrāliju, tas standarts bija tik daudz zemāks. Es vēl kaut kādus 2 gadus Austrālijā vienkārši neko nedarīju, jo es jau zināju visas tās tēmas. Tiešām? Jā. Un mums te stāsta, ka cik mums te viss ir švaki. Nē. Tā kā vidusskolēs un pamatskolēs es saku, ka te ir ļoti laba izglītība. Ko es varu teikt? Es jau neko īsti nezinu. Bet man liekas, ka ir jādabū tā starptautiskā pieredze, lai saprastu, kas te ir Latvijā, kas ir ārpus Latvijas, un ka, dabūt to, pieredzi un piemēram, tā kā Vācijā aizbraukt vai uz Nīderlandi, tā kā studēt ilgspējīgi bija ļoti laba ideja, jo viņiem ir vislabākās tehnoloģijas tagad, un tad tās idejas var atbraukt, atpakaļ šeit, un tad var iesaistīt tās idejas in the development of Latvija. Bet man arī tie dati ļoti šokē, jo no 20 līdz, kad tu paskaties uz tādu, populāciju, kāda mums te ir Latvijā, no 0 līdz 80 gadiem mēs varam redzēt tādu tabulu. Un vecuma grupa no 20 līdz 29 mums ir vismazākā vecuma grupa. Tā kā vismazāk cilvēki te ir Latvijā no 20 līdz 29 gadu vecuma. Kad tie ir dzimuši? Kurā gadā? Es esmu tajā vecuma grupā, 98. Tātad tas bija pēc... Kaut kāda lielā krīze tur bija, ne? Krīze. Es sāku domāt varbūt arī no tā, bet man arī liekas, ka daļa no tā grupa ir, ka viņi aizbrauc un tad meklē kaut kādas iespējas ārpus Latvijas un varbūt aiziet pastudēt ārā. Un tad es ceru, ka mēs varam viņus... Tad mēs viņus... Jā, šitā te. Lūksim atpakaļ. Skaidrs, ka ja mums, piemēram, valdība, valsts vīri nepieslēgsies ar palīdzību un nenodefinēs skaidru vīziju un nepalīdzēs atvieglot to visu, tad droši vien mums klāsies pagrūtāk to projekta mērķi sasniegšanu, to virsmērķi, bet es domāju, ka jāsāk un jādara un būs labi. Jo tā gaismiņa ir cilvēkos, un tā gaismiņa nāk no citiem cilvēkiem. Tā gaismiņa, tas ir, to gaismiņu var izslēgt ļoti ātri, bet to gaismiņu arī var citi, kā lai es saku, gaismiņa, kas mūs virza šajā pasaulē, šajā dzīvē. Un ja citi cilvēki mums apkārt ir iedvesmojoši, un ja mēs klausamies labas ziņas, tad mēs arī to gaismiņu varam uzturēt. Bet ja
mēs klausāmies tikai nelabas ziņas, tad tā gaismiņa izzisīs. Un mums ir tiešām, man liekas, ka mums ir misija, lai pataisītu to gaismiņu spožāku. Un es redzu tevi, Ilze, ka tu arī esi tāda gaismiņa, kas iet pa savu dzīvi un mēģina uztaisīt cilvēku dzīves tik daudz gaišākas un spožākas. Tā kā man ir liels prieks ar tevi sadarboties. Tātad šis projekts, tas ir šovs, tas ir, tas ir tik interesants vārds, tas nav šovs. Tas nav šovs. Vai tu gribi dejot? Es varu dejot, Tad būs šovs. Šovs. Nē, kā sauc? Izrād, nē. Tas ir starpmediju projekts Misija Latvijas, kur būs vairāk dažādi audiovizuāli stāsti. Un šovs man šķiet ir, ka dzied, dejo un virpuļo. Bet te būs šajā sezonā, pirmajā sezonā 8 dokumentālie stāsti, kas katrs veltīts kādai nozarei, kurā pasaule var uzgavilēt Latvijai, un mēs līdz ar to arī paši sev. Un katrai sērijai būs veltīti vismaz 2 podkāsti, arī audiovizuāli, lai mēs redzam savus varoņus. Ar tiem cilvēkiem, podkāsti būs ar tiem cilvēkiem, kas ir šobrīd būtiski katrs savā nozarē, gan mums šeit dzīvot, gan arī, kas dod kādu nozīmīgu pienesumu pasaulē. Publiskas diskusijas vairākas par to, kurp mēs virzāmies, kur mēs gribam virzīties, kā mēs varam stiprināt cits citu. Man šķiet, tas ir ļoti svarīgi. Vismaz ir tāda sajūta, ka dažbrīd latviešiem varbūt ir grūti sadarboties, gribās konkurēt, gribās varbūt pat kādu sprungulīti palikt riteņos un ļoti, ļoti gribās visādas papīrīšas parakstīt. Es gribētu, lai pamudinātu, lai ierēģi izdomā veidus, kā maksimāli atvieglot procesus, kas palīdz attīstīties gan cilvēkiem, gan valstī kopumā. Gribētos veicināt sadarbību, cilvēku sadarbības ar dažādām sfērām un patiesībā par to arī padiskutēt, jo katra šī atšķirīgā nozare, par kuru mēs runāsim un interesēsimies, mēs redzēsim, ka vēsturiski, piemēram, ļoti būtisks sasniegums cilvēks ir varējis sasniegt dziļā vientulībā. Lietskalniņš. Lietskalniņš, piemēram, vai tas pats Krastiņš ar automobīlu. Tie laiki bija lēnāki, tās iespējas nebija tik plašas un mehānismi un tehnoloģijas nebija tik sarežģītas. Tagad kaut ko tiešām pasaules kopainā vērtīgu var dabūt gatavu tikai sadarbojoties, un tad tā spēja ir jātīsta, jāmudina. Man šķiet, ka jauniešiem tās kļūst arvien vairāk un vairāk, gan spējas sadarboties, gan pieņemt cilvēkus, kādi viņi ir, nemēģinot uzspiest savas kaut kādas vajadzības tik ļoti. Un tad diskusijas plašākas par to, ko mēs varam darīt, lai tas latviešu vārds skanētu arvien skaļāk, ne tikai ar brīnišķīgiem dziesmu svētkiem un es ticu, jo, ja mēs varam 150 gadus dziesmu deju svētus organizēt un gavilēt par to un svinēt, tā kā tas ir brīnišķīgs pasākums, ka mēs varam to spēku ielikt visos citos darbos, ko mēs darām, un sadarboties, jo mums ir kas vienos, varbūt mēs dažreiz aizmirstam to. Bet atcerēties, ka mēs visi esam latvieši, ka mēs visi esam tik maz arī.
Mēs pat varam par latviešiem tā kā pieņemt tos, kas nav latviešus. Man vecmāmiņa vislielākā latviete, latviešu tā brīža kopainā, viņā nav ne piliena asiņu. Jā, latviešu, poļu, lietuviešu krustojums, bet viņa bija pārliecinātākā latvieta, kāda es zinu, visas dziesmas, tautas dziesmas no galvas zināja, dziedāja, tradīcijas svinēja, nu tā kā principā tā ir izvēle būt piederīgam šejienai vai šai nācijai. Tas jau, es domāju, mūsdienās arī tas jau, nu, tas te nav runa par kaut kādiem DNS paraugu analīzēm, te ir runa par izvēlēm, nu, ko cilvēks izvēlās, kādu ceļu un kur piederēt, kādu to savu. Man liekas, kad šis te, mēs ar šo te šovu, vai ar šo sēriju, mēs varam informēt cilvēkus, kas notiek te Latvijā, bet tas ir arī ļoti entertaining. Jā, mēs noteikti veidosim tā, lai ir interesanti to vērot, lai tas ir izklaidējoši. Nu, protams, kurš grib, kā saka, sadrūmt un ak, Dievs, toreiz zāle bija zāļāka. Un, nu jā, zinātniskos pētījumus cilvēki pēc tam varēs aiziet un izlasīt. Mums galvenais ir ieinteresēt, parādīt, ka kaut kas tāds vispār notiek. Un gan tas tā tad būs katrs dokumentālais stāsts, kas būs projektā, būs balstīts kādā vēsturiskā, nozīmīgā procesā vai projektā vai objektā, ko ir radījuši latvieši vai kāds konkrēts latvietis. Un pēc tam tad šī sfēra tiks apskatīta arī, kas šobrīd būtisks notiek Latvijā tajā sfērā, un mēs brauksim arī skatīties, ko tad latvieši ir aiznesuši pasaulē. Vai, ja ne gluži latvieši, nu nepiesienoties vārdam, bet tad, kas vismaz ir uzsūkuši šīs zemes enerģiju, lai mēs varam saskatīt to, ko šī vieta var dot. Jā. Kaut kāds patīkams spīts, tā dullo dauku, zini? Nē. Cik jauki. Dullo tas nav dauka. priecīgs stāsts, bet tomēr ļoti latviešiem. Dullo dauka. Tas ir, nu, man šķiet, ka latvietī ir vairāki kodi, sprīdītis un dullais dauka. Kā es to nezinu? Tiekšanās pēc tālēm uz apvārsni, pēc kaut kā, nu, tāda, principā, var teikt, nesasniedzama un, bet tā kā izzināt pasauli. Dullajam daukam neveicās pārāk labi, bet nu, vajag prātu pieslēgt, tādu racionālo prātu šim tēlam, un tad vienkārši neticamas virsotnes varēs sasniegt. Jā, man ļoti tas patīk. Es varu pievienot to Niklāvu Spāigli, viens no arhitektiem, ar ko mēs sarunāsimies. Un viņam viena tāds citāts bija, es mēģinu uztaisīt, es pienāku tādās situācijas, ka es vienkārši mēģinu normalizēt visu, jo viņš dara tik tādas lielas lietas, ka viņš savieno visas Baltijas valsts, Baltijas paviljonā, Venēcijas arhitektūras bienālē. Un man liekas, ka tur arī ir tas dažreiz, es nezinu, vai jābūt tik racionālam un tik realistiskam, ja tu tiešām to vēlies, to arī var to sasniegt. Dažkārt man liekas, ka trakie cilvēki arī dabū, ko viņi grib, un ja viņiem ir kaut kāds mērķis galvā, tad viņi arī var to sasniegt. Man liekas, ka daudziem no mūsu raidījuma nozars pārstāvjiem, viņiem arī ir bijis kaut kāds tāds mērķtiecīgs vīzija, un ka neviens nevarēja pateikt viņam nē. Un tas arī ļoti iekļaujās mūsu latvietībā, mūsu spīts, ka mēs darīsim visu, ko mēs varam, lai tikt uz to.
tā ir tā labā šķautne, kuru mums vajadzētu izgaismot un kultivēt, jo ir jau arī tā daļa, kas ir ļoti paklausīga un pārmēru racionāla, un nevajag tur īsti kaut kādu bāzi vajag, kaut kādu stabilitāti vajag, bet tikai tik daudz, lai noturētos uz zemes, lai neaizietu pa dulādu augstaku, bet lai mēs... lai ir kur atspērties, bet ir tomēr jāšaujas tai savā kosmosā un jābūt vīzijai un mērķim un iespējām realizēt. Tiem cilvēkiem, kurš grib to darīt, lai viņiem veicas. Lai viņiem veicās un lai viņi jūtās iedvesmoti no Misija Latvijas raidījumu un projektu, starp mēdību projektu. Jā. Brīnišķīgi. Visu labu visiem. Visu labu visiem, lai jums un mums veicas maucam.